Nu, pieķēros motoram. Tātad, ko es daru pirms likšanas kopā? Tātad neatņemama sastāvdaļa noslīpēt plaknes, vai pielapēt, kā kurš to sauc, ja? Kur es jau vāku. Nedaudz pieslīpēju, viņš praktiski visur ņem. Tad tas pasargās no eļas noplūdes, no gaisa. Gaisu var sūkt kamerā, ja gadījumā kaut kur ir deformācija. Jo pa visiem šitiem gadiem viņi ir vairākas reizes jaukti ciet vaļā, kad tur alumīnijas deformējās un obligāti vajag pieslīpēt. Tā kā mēs to daram. Ir šāds galds speciāls galds gluts. Piestiprinam smūžpapīru loksni. Liekam virsū. Un slīpējam, kamēr virsma pilnībā ir spīdīga. Kā var redzēt, ir vietas, kur ņem, kur neņem. Piemēram, šeit var redzēt, kad īsti nav ņēmis, vēl bišķi jāpaslīpē. Es uzslīpēšu visas virsmas un tad vēlreiz parādīšu. Saslīpēju visas virsmas. Šāds rezultāts. Visur ir spīdīgs. Visur redzēt, ka ņem. Ja paliek kaut kādas tādas mazas skrambiņas vai kaut kāda iesituma, tas nekas. Hermētiķis vēl nāks, viņš to visu aizpildīs. Galvenais, lai plaknē, var redzēt, ka viņš visu plakni ņēmis. Smūžpapīrs. Tad šeit tāda maziņa kaut kāda būtīta. Tas viss aizpildīsies ar hermētiķi. Vāks arī. Viss labs. Šeit var parādīt. Šitais sajūga. Pust arī viss labi. Plus mīnus aizdedz pusi. To gan var, protams, neslīpēt, bet es tā pārgāju interesi pēc. Un šeit varēja redzēt pagātnes pēdas. Kā motors ir likts kopā ar āmuru. Tad viņš visur šeit ņēma, un šeit var redzēt āmura pēdas. Šeit, principā, viņš tā kā visu slīp, visa plakne ir taisna, bet palikušas bedres no tā kā motoru kāds ir licis kopā ar āmuru. Un to darīt nedrīkst. Jāliek uz karsto. Šeit nav sanācis un sits ar āmuru, kamēr dabūs kopā, un tāpēc paliek šitās. Tā viņas vairāk, protams, labāk, ja viņas te nebūtu, tad tur kaut kādas netīruma vai smilts nāk, bet, sajūga pusē vākam nav jābūt hermētiskam. Tad nenāk nekāda blīva, nekas. Tad karteris es atmazgāju pats, varbūt, kurš sako līdzi. Es atceros, kā tas motors bija. Viņš bija ļoti netīrs. Mazgājis viņu divos vārdos, izstāstīšu kā. Tātad visi tie lielie netīrumi, kas te bija, tos es nokasīju mehāniski, cik varēju. Pēc tam es sildīju fēnu, tā kā tas piekaltušais, viņš tā kā plastelīns paliek tāds mīksts. Un uzsildīju fēnu, un tad uzreiz ar kompresoru spiedienu ar pistoli pūšu. Un tad lielums nolido nost. Jo savādāk viņš ir tik ciets, kad viņš ir no augsts. Viņu nevar neko nokasīt. Tad tādā veidā lielums dabūju nost. Tad iemērcēju dīzelī, drusku benzīns klāt. Un ar rotiņu visu izmazgāju, pēc tam vēlreiz izpūtu. Principā rezultāts man apmierina. Vēlreiz saku, var nečakarēties, var radot visu uz akvablastu. Tur jums paņems kaut kādus, varbūt, nezinu cik, pār pa 100 eiro noteikti. Bet, tas ir katrs kā grib tā dara. Es daru tā. Cits dod visu kādam darīt. Visas ribas iztīrīju ar mazotiņu. Viss smuki. Redzēt.
principā drīz jau varēs domāt pa motoru likšanu kopā. Tā kā tā. Atliekam kopā motorīti. Kloķvars tie ieliku vienā pusē. Tūlīt tā sildīšu otru pusi. Un liksim kopā tātad pa motoru, kas ir izdarīts. Visi jauni gultņi, protams. Sašēbota kārba. Visu pārbaudīju, dakšiņas nekur nenospiež, viss bija saskrūvējis, saslēgāju, visus ātrumus, tur viss kārtībā. Visas vītnes izdzina cauri, noslīpēju virsmas abām pusēm. Saļņiki visi būs jauni, tas, protams, kā vienmēr. Tad, tūlīt tās sildīšu un montēsim kopā. Motors salikās labi. Viss kloķvars brīvi griežās, nekas nekur neķīlē. Uzliku jau vāku, sajūgu. Atliek tikai salikt virzuļus ar cilindriem. Tātad šeit, kas mums ir virzuļi jauni. Vēl veco laiku. Gradzeni arī jauni. Blīvītis. Galvas viss iztīrītas, cilindri pārkrāsoti. Principā jāliek kopā, motors būs gatavs. Motors ir salikts. Šāds tas smuks motors sanāca. Prieks skatīties. Kas atliek uzlikt aizdedzi, tas jau, kad būs moci ielikts. Aizdedzi, jāielē eļļa, karburators. Un viss pārējais ir kārtībā. Tā kā turpinās.